11. novembra pievakarē jau tradicionāli Jelgava iemircējās lāpu gaismās, kas sildīja kuplā gājiena dalībnieku sirds. Šodien lāču plešdiena. Un ko tu darīsi? Iešu lāpu gājienā. Jūs kopā ar ģimeni esat? Jā. Un pirmo gadu tu piedalies vai jau iepriekš esi gājis tādā? Jā, priekš esmu gājis. Kuru gadu tu jau ej? Otro. Un kas tev tieši patīk tajā lāpu gājienā visā? Kad te ir daudz gaismas. Daudz gaismas? Pirms 93 gadiem šajā dienā varonīgie latviešu puiši uzvarēja bermontiešus un atbrīvoja Rīgu, godinot to karavīru piemiņu, kur parūpējās par to, lai mēs šodien dzīvotu savā Latvijā, samaksājot par to augstāko cenu. Gājiena priekšgalā soļo jaunsargi un zemes sargi. To nevar izmērīt. Tas pats ir simboliņš, karodziņš piesprostais pie mēteļa. Viens viņam piesproš, tāpēc, ka to sprauž visi masu veidā. Man tās ir īpašas sajūtas, un man kā korporelim to grūti izstāstīt. Un es arī mēģinu savu draudzeni radīt un veidot patriotisku un radināt pie savām tradīcijām. Un zinu, ka kādu dienu man būs dēls, meita vai meita un dēls, vienalga cik viņi būs. Viņi arī šajā gājienā un audzināšu viņus kā patriotiskus latviešus. Daudziem iedzīvotājiem gājiens jau kļūst par tradīciju, un tomēr katru gadu šajā patriotismu mācības stundā iesaistās kāds jauns dalībnieks. Mums ir 2 bērni, un mēs nekad nebijām gājuši. Un runājot par patriotismu mūsu valstī, es atbalstu to, ka mums tomēr ir vairāk latviešiem jāiestājas par patriotismu un kā lai es savādāk saviem bērniem to mācu, kā rādīt, kas ir latvieši, kas ir 11. novembris, un tāpēc arī šodien mēs esam šeit. Gada no gada 11. novembrī latviešu tauta pulcējās piemiņas vietās, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus. Un arī mēs šovakar esam atnākuši šeit pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Un es aicinu katru no jums padomāt par to, ko jūs esat devuši šīs valsts un tautas labklājībā. Latviešiem ir daudz sakām vārdu. Viens no tiem ir dots devējiem atdodas. Sandra Leitāne, Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.